ir mājaslapa Atlants LV. Reģistrējies. Tas ir super vienkārši un ātri izdarāms. Tavi darbi būs šeit, un tu saņemsi naudu par katru tavu darbu lejupielādes reizi visu mūžu garumā. Pievieno darbus Atlants LV un pelni ar saviem darbiem naudu visu mūžu neko nedarot. Mēs varam sākt. Mēs varam sākt. Ar jums esmu Alise. Šajā video es jums vairāk vai mazāk vēlos parādīt visu, kas man patika vasarā. Un ļoti bēdīgi, bet tā jau ir beigusies. Jā, un lai vai kā es jums vēlos parādīt, kas man patika vasarā, jo vasaras favorītus es netaisīju atsevišķos mēnešos, bet tagad vairāk vai mazāk vēlos jums parādīt, kas man patika. Tā kā, jā. Es ļoti ātri vēlos pateikt Kawaii Box konkursa uzvarētāju. Tātad manā Kawaii Box konkursā ir cilvēks, kurš iegūs Kawaii Box pa brīvu, ir ar šādu inboxu. Jā! Tātad es ļoti apsveicu meiteni vārdā Evelīnu. Es ceru, ka tu ar mani sazināsies. Vari man sazināties šeit komentāros, Instagram direktā. Vari arī man uzrakstīt Gmailā, kas ir kastītē pašā apakšā. Tad mēs sazināsimies un tu varēsi iegūt savu paciņu pa brīvu. Tad es jums ļoti ātri vēlos parādīt 3 kleitiņas, kas man atnāca no internetu veikala Everpretty. Arī gribēju pateikt, ka lietojot šo kodiņu, šis internetu veikals piešķirs jums 30% atlaidīti visām kleitām. Ja nolēmiet pirkt kādu kleitiņu, obligāti lietojot šo kodu un 30% nost, kas uzreiz padara cenu daudz lētāku. Labi, mēs varam sākt. Tad pirmā kleita, ko es pasūtīju no šīs Everpretty mājaslapas internetu veikala, bija šāda te melna kleita. Jā. Diemžēl šī man ir pa lielu, tādēļ, ka, redziet, viņa ir tā kā diezgan plata. Mamiņai vajadzētu būt ausvilētākai, kā arī mamiņa beidzas kādus 5 cm zem ceļa. Kam tā nevajadzētu būt, es domāju, viņai vajadzētu būt kādus dažus centimetrus virs ceļa vai uz tā. Tāpēc, jā. Bet tā kleita ļoti smuka, kvalitatīva, man ļoti patīk. Otrā kleitiņa, ko es jums vēlos parādīt, ir šāda te ļoti vasarīga un skaista kleitiņa, kas beidzas man arī zem ceļa, kam tā nav jābūt, bet ļoti žēl, ka šī man nedara, jo tā ir tiešām ļoti skaista ar tādām kā puķītēm un ļoti interesantiem rakstiem patiesībā. Tā kā šī man ļoti patīk. Tātad, ja jums ir iespēja, tad lietojiet kodu un nopērkot šo kleiti, jo tā ir tiešām ļoti skaista. Un pēdējā kleita, kura bilde izstījās daudz labāk, varat apstīties apakšā bildīti. Tātad šī kleita ir šādā tā violetā krāsā. To es pasūtīju savai mammai. Man pat nav jēga viņu rādīt, jo viņa tiešām neizstās skaista. Lielāks izmērs. Tomēr viņa atnāca tiešām kā tāds liels mais. Nu, šī kleita galīgi esmu vīlusies viņā, tāpēc es šo nevarētu ieteikt. Man viņa nepatika, un arī mammai nepārāk, tādēļ, ka viņa bija tāda ļoti plata un ļoti liela. Man liekas, ka viņa varētu būt labāka. Tomēr tas nekas. Tas bija viss klaids, ko es jums vēlos parādīt. Šīs 2 lietas, kas man ļoti tiešām patika, šovasar es domāju, ka tās lietošu arī visu laiku skolā, ir 2 telefonu vāciņi. Iepirku šos mājaslapā, jeb internetu veikalā Case App. Ļoti patika šī mājaslapa. Tātad ļoti forši ir tas, ka tur var izveidot pilnīgi pēc sava stila vāciņu. Tur ir šie
tekstiņi, kurus jūs varat uzlikt virsū, fonu varat izdomāt pats. Tur arī doti foni ir tā kā, ko izmantot. Un tiešām ļoti skaisti sanāk beigās, jo tu vienkārši vari uztaisīt pa 5 minūtēm vāciņu, un tas tev atnāk pēc tava stila. Un tu pat vari izvēlēties beigās, vai tas ir matāts vai slidens. Un es, principā, izveidoju šādas 2 vāciņas. Let it be, un šiem kā fonu es izvēlos jūru, kas jau bija dota. Te es uzliku šīs 2 bultas, tur ir dažādākie rakstiņi, ko varat likt arī zīmējumi. Un apakšā ir uzrakstīts arī tekstiņš, kas man vienkārši likās ļoti skaists. Un man viņš ļoti patīk kopumā, un ļoti atgādina vasaru. Un šeit vēl maliņā ir rakstīts YOLO, #YOLO. Man ļoti patika veidot šos, un viņi tiešām ļoti skaisti sanākuši. Un otrais ir šāds te, kur kā fona izvēlējos palmas. Šeit viņš ir iekšā telefonā. Te ir virsū ir rakstīts fuck it, un augšā ir rakstīts go live. Un te ir tas pats tekstiņš tikai melnā krāsā, kas uz tā telefona, jo man viņš ļoti patika, kā viņš izstās uz aizmugurs. Es vienkārši vāciņus, man tā patīk. Viņi ir tiešām viens no maniem lieliem favorītiem. Plus šos vāciņus jūs arī varat iegādāties vēl ar 20% atlaidi, lietojot šo kodu, kas ir Alice20. Vienkārši ierakstiet šo kodu, kad jūs pērkat, tur apakšā pameklējiet. Un tad vienkārši jūs saņemsiet 20% atlaidi, kas patiesībā ir diezgan forši, jo no cenas jums ir jāatņem 20%. Un sanāk lētāk, bet šie vāciņi tiešām ir to vērti. Man viņi ļoti patika, un vēl ar vienu patīk, kā redzat, viņas nesāja, ka viņš ir uz man telefona. Tad vēlos pieķerties pie ēdienlietām, kas man patika šovasar. Diemžēl nevarēšu jums parādīt, bet es vienkārši mīlēju. Es ļoti daudz ēdu šos te sausmaizītes. Varbūt jūs skatāties mans vlogus, kas vēl būs arī. Tad es ēdu ļoti daudz arī vlogos šīs sausmaizītes, kas ir tā kā, es nemāku paskaidrot, bet tas, baigi garšīgs visas apēdus, vienkārši tāpēc arī man nav ko parādīt. Bet es viņas ēdu vienkārši 24/7, vienkārši. Man mamma nopirka viņas, un viņas pēc 2 dienām bija apēstas. Viss lielā paka, un tad pirka vēl, un es vēl ēdu. Un pats labākais tas, ka tur nav daudz tauku un cukuru, un teiksim, ka es esmu pēdusi pusdienas, pēc tam es vienkārši ņemu un vienkārši ēdu visu laiku tās sausmaizītes, jo, ja man gribās kaut ko, teiksim, uzkost, tad vienkārši viņas ir perfekts veids. Vēl viena dzēriena ideja kādā karstā dienā, kas diez vai vairs būs, bet kādā dienā, ka jūs gribat kaut ko pacerties. Tātad ir šis karameļu macchiato, un ja jūs vēlaties redzēt, kā es to gatavoju, tad arī turpiniet skatīties. Gadījumā tas ir vairāk vai mazāk viss, ko es jums gribēju parādīt. Ja kas vēl es vilku vasarā kaut kādu somas krokšus, kurus viņi nopirka Maksimā, tos es vilku laukos. Daudz. Tā kā ejiet uz Maksimu pērksiet krokšus, jo labi. Labi, tātad, ja jums patika, tad nospiediet laiku, obligāti apsties apakšā linkus uz lietām, obligāti uz vāciņiem. Dzīve. Un Evelīna sazinies ar mani. Tā kā, paldies, skaties, un atā!